Labvakar, mīļie radioklausītāji! Prieks šovakar būt kopā ar jums vakara svētbrīdī, un iesāksim to ar īsu lūkšanu. Mīļais debes Tēvs, mēs pasakamies Tev par šo dienu, par šo žēlstības dienu, ko dāvā mums katru rītu no jauna, un Tēvs svētī katru vienu, kas klausās, kas ir kādās smagās situācijās, palīdz. Un lai Tavs vārds vienmēr Latvijā tiek atskaņots, svētīts, un svētī Latvijas Kristīgo radio, svētī katru darbinieku, prezidentu, un svētī katru draudzi, un esi ar mums, lai Tavs spēks, Tava godība, Tava žēlastība vienmēr ir par mūsu zemi. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Šodien īsi vēlos parunāt par tādu tematu kā piedošana, un kas iet kopā arī ar, es teiktu, tā kā sirds transformāciju, un arī caur piedošanu bieži vien nāk paaugstinājums mūsu dzīvē. Tas ir tā kā pārbaudes brīdis, piedošana arī kā sirds pārbaudes brīdis, jo Bībelē mēs to arī redzam, mēs paskatīsimies arī no Bībeles, dažus piemērus. Ja Dievs ir pieļāvis mūsu dzīvē kaut kādu situāciju, kur mēs tiekam aizskarti, vai mums tiek nodarīta kāda netaisnība, vai pat, es teiktu, nodevība, tas nav vienmēr tikai par to, ko kāds cits ir izdarījis. Tas bieži vien saistās ar to, ko Dievs grib izdarīt caur mums, vai izdarīt mūsos, ko viņš vēlas, kādus augļus mūsu sirds attīsta. Ja es gribētu teikt, ja tavā vai manā dzīvē ir tas mirklis, kur nopietnas piedošanas brīdis ir priekšā, tas nozīmē, ka priekšā arī ir īpašs paaugstinājuma mirklis vai brīdis. Jo Dievs pārbauda, vai mēs esam gatavi būt tuvāk Kristus līdzībai. Protams, mīlestība ir mūsu mērķis, un velns nespēja notēlot mīlestību. Pēc tā var atšķirt arī, kas runā mūsu dzīvē, un kam mēs līdzinamies, jo vairāk ir mūsu dzīvē mīlestības, jo Dievs sev sauc pats par mīlestību, un mīlestība, viņa nepiemin ļaunu, viņa piedod. Un, ja mēs atcerēsimies no Bībeles stāstu par Jāzepu un viņa brāļiem, tad Jāzeps ir viens labs piemērs tāds, kur viņa dzīvē tika nodarītas daudz, viņš bija tika nodots, pārdots verdzībā, daudz netaisnības, un brāļi, cilvēki, kas pret viņu vērš šo visu, un līdz ar to Jāzepa sirdī varēja ienākt spēcīgs rūgtums, atstumtība un arī nepiedošana. Bet mēs zinām, ka pēc ilgiem gadiem, kad viņš satika brāļus, viņš viņiem neatriebās. Viņš teica, kas ir rakstīts arī 1. Mūzus 45. nodaļā, un tagad jūs gan man sūtījāt šurp, bet Dievs man ir sūtījis jūs priekšā, lai jūsu dzīvības izglābtu. Tātad Jāzeps saprata, ka tie nebija brāļi, kas īstenībā rīkojās, bet viņš redzēja aiz tā visa Dieva plānu, jo Jāzeps bija sūtīts uz Ēģipti, lai izglābtu visus viņa brāļus, visu tēvu, kā saka, jo tur bija bats, mēs atceramies liels, un mēs saprotam, ka Jāzeps bija pietiekami nobriedis, lai saprastu, ka tas ir Dieva plāns, jo, kā rakstīts Bībelē, to, ko velns varbūt pret mums vērš ļaunu, Dievs, ja mēs paliekam mīlestībā, paliekam pazemībā, paliekam piedošanā, Dievs vērš tās lietas par labu. Mums tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. To, ko velns ir iecerējis mums darīt ļaunu, kā arī šajā gadījumā Dievs lietoja, pieļāva, ka Jāzepa nodod, bet te pašā laikā tas bija arī Dieva plāns, ka viņš nonāk Ēģiptē un nokļūst šajā lielajā amatā, kurā viņš var izglābt ne tikai savus brāļus, bet arī visu Ēģiptes zemi. Jāzeps ne tikai piedeva, viņš baroja, svētīja savus brāļus, tas bija viņa lielākais paaugstinājums ne tikai troņa augstumos, bet mīlestībā, kas spēja saredzēt Dievu roku tur, kur bija cilvēku ļaunums. Un bieži vien mūsu dzīvē mēs redzam
nodevības sāpes, ko cilvēki pret mums var vērst, bet, kā es teicu sākumā jau, ka aiz tā bieži ir Dieva roka, kura vēlas mūs paaugstināt. Ja mūsu dzīvē ir pieļauts, es ticu, šāda kaut kāda sāpe, kaut kādi momenti, kur mums ir jāpiedod kādam, tad tas ir pārbaudījums, lai to, ka Dievs varētu mūs celt augstāk. Un arī nākamais piemērs, ko es gribētu pieminēt no Bībeles, ir Dāvids un Sauls. Šie arī ir īpaši labs piemērs par piedošanu vai neturēt ļaunumu uz kādu, kas tev vajā. Sauls gadiem vajāja Dāvidu, taču Dāvidam bija pat iespējas 2 reizes viņu nogalināt. Tomēr viņš teica, tas, lai ir tālu no manis, no tā kunga, ka es paceltu savu roku pret tā kunga svaidīto. Dāvids piedeva un uzticēja savu taisnību Dievam. Dāvidam šī frāze karš pieder Dievam un Dievs ir tas, kas atrieb. Un tāpēc, kad pienāks laiks, Dievs viņu paaugstināja par ķēniņu nevis ar asinīm, bet ar taisnību. Tad arī Bībelē, cik daudz Dāvids tika pārbaudīts uz to, vai viņš pats ieies tronī, vai viņš pats pacels roku pret svaidīto, vai viņš pats mēģinās iegūt šo pozīciju, kuru viņam pravietis Samuēls pravietoja, ka viņš būs ķēniņš, un viņš varēja, liekas pat Dievs noliek Saulu viņa rokās šajā alā, kur viņam ir iespēja nogalināt viņa ienaidnieku, teiksim tā, kas viņam dzenās pakaļ, kas vēlas viņam ļaun, kas grib viņu nogalināt, bet Dāvids saka, nē, Dievs, lai pašķir šīs lietas, un viņš iegāja ķēniņa kārtā ne caur asinīm, bet caur taisnību, kad Dievs viņu tur ieveda. Un mēs šeit atkal redzam ļoti labu un tādu vērtīgu, es teiktu, mācību un atklāsmi vai zināšanas, gudrību, ja mūsu dzīvē tiek pieļautas kādas šādas situācijas. Tas nav tāpēc, ka tas nav tāpat vien. Bieži vien Dievs grib lietot tevi, Dievs grib paaugstināt tevi kaut kādā augstākā pozīcijā, augstākā vest tālāk. Ja tavā dzīvē ir spēcīgi šādas situācijas, nozīmē, ka Dievs grib īpaši tevi paaugstināt, īpaši vest tālāk. Tāpēc, mīļais brāl un māsa, ja tu satiecies ar šo situāciju, ka kāds tev nodara pāri un gribās, un iekšā ir viss šī nepiedošanas vai tāda sajūta, tad atceries, ka tas ir pārbaudījums gan man un tev. Un nākamais piemērs, ko es vēlos arī minēt, tas ir mūsu kungs Jēzus Kristus pie krusta. Kad viņu sita krustā, viņš teica, Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Jēzus, viņš ne tikai vārdos piedeva, viņš izlēja savas asinis par tiem, kas viņu ienīda. Tas ir augstākais mīlestības piemērs un lielākais paaugstinājums, tāpēc, kā Filipiešos 2.9 teiks, tāpēc Dievs viņu ļoti paaugstinājis. Dievs viņu iecēla pār pa visām varām, viņš ir pie Dieva labās rokas, viņa rokās ir nodot visa zeme. Mēs redzam arī šo būtisko piemēru, ka Jēzus piedeva pārdarītājiem, viņš piedeva mums, un viņš tika paaugstināts pār visām varām. Tas, es domāju, ir ļoti spilgts piemērs. Ja Dievs pieļauj mūsu dzīvē kaut kādas šādas situācijas, tad paaugstinājums noteikti sekos. Tāpat mēs arī varam paskatīties uz šo pašu Stefanu, Apustuļu darbos 7. nodaļā, kurā tiek aprakstīts, kad Stefanu nomētāja ar akmeņiem, viņš sauc, kungs, nepiemini tiem šo grēku. Tas bija viņa paaugstinājuma brīdis, viņš ieraudzīja debesis atvērts un Jēzu pie Dieva labās rokas piedošana atvēra ceļu debesu redzējumam. Jā, kā arī man ir daudz piemēru šeit sarakstīti, es nezinu visus saukt, bet katrā ziņā viņi daudz ir Jēkabs un Ēsavs. Mēs atceramies arī Jēkabs. Pēc ilgiem gadiem Jēkabs baidījās sastapt Ēsavu brālis, viņu sagaidīja asarām un apskāvieniem. Ēsavs piedeva
Un tas ne tikai dziedināja viņa attiecības, bet arī kļuva par zīmi, ka Dievs var atjaunot par to, kas šķita neatjaunojams. Pāvils un Marks. Pāvils arī šķīrās no Jāņa, jo uzrakstīja, ka viņš nav uzticams. Marka. Bet vēlāk savos vēstulēs Pāvils raksta, ņem līdz Marku, jo viņš ļoti mani noderīgs kalpošanai. Piedošana pieņemt atpakaļ. Pāvils atzina, ka mīlestība un piedošana nes vairāk augus nekā rūgtums. Katrā ziņā Bībelē ir daudz piemēru par piedošanu, un ka piedošana nav vienkārši tas, ka rakstīts, protams, ja mēs nepiedodam, arī Dievs mums nevar piedot, bet tas nav tikai vienkārši pat tādā līmenī piedošana, pēc piedošanas nāk paaugstinās, pēc piedošanas nāk kaut kas jauns, atveras jaunas durvis, jaunas iespējas. Dievs vēlas dot mūsu dzīvē paaugstināšanu, un viens no paaugstināšanas noslēpumiem ir piedošana. Un piedošana tas nav vājums, bet īstenībā tas ir liels spēks. Tas prasa vairāk spēka nekā nepiedošana, atriebība, rūgtums un tam līdzīgas lietas. Ja Dievs tev priekšā noliek tādu brīdi, kad ir ļoti, ļoti grūti piedot, tas nozīmē, ka tu esi pie jaunas, es teiktu, pie jauna posma, savā dzīvē, pie jaunas sezonas, un pie šīs robežas tavs paaugstinājums atkarīgs no tā, vai tu būsi gatavs, vai tu būsi gatavs piedot tiem pārdarītājiem, kas ir tavā dzīvē. Jo vairāk mēs mācamies piedot, jo vairāk kļūstam līdzīgi Kristum, un jo vairāk Dievs var arī uzticēt mums autoritāti, ietekmi, ka mēs to lietosim pareizi. Un kā rakstīts Jākaba 4:10, pazemojieties tā kunga priekšā, tad viņš jūs arī paaugstinās. Un viena no lielākajām pazemības izpausmēm ir spēja piedot tur, kur sirds kliedz pēc taisnības. Vēlreiz atkārtošu šo frāzi, ka viena no lielākajām pazemības izpausmēm ir spēja piedot tur, kur sirds kliedz pēc taisnības. Bieži vien mēs gribam cīnīties par taisnību, un kaut kādās situācijās tas ir pareizi. Bet ir kaut kādi mirkļi, kur Jēzus, mēs redzam, necīnījās par taisnību. Viņš klusēja, kad viņu apvainoja un tam līdzīgi. Viņš atbildēja ļoti ieturēti. Un šādā veidā, viņš ieguva visu šo varu, ko Dievs viņam nodeva, Dievs Tēvs viņam arī piešķīra par visu pasauli. Runājot par paaugstinājumu ticīga cilvēka dzīvē, varbūt kā to noformulēt, tas nav tikai par kaut kādām titulām, pozīcijām, naudu vai varu, kaut gan kādreiz tas var iekļaut arī šīs ārējās lietas, tomēr patiesībā paaugstinājums notiek neredzamajā pasaulē, mūsu iekšējā cilvēkā, kad kļūstam līdzīgāki Kristum. Specifiskāk runājot, liela nozīme ir mūsu domāšanas veidam, mūsu emocionāliem stāvoklim un kopumā mūsu spējai pakļauties, paklausīt, nodoties Dieva gribai. Un mūsu mērķis uz šīs zemes ir parādīt Jēzu šai pasaulē. Un to mēs varam darīt ar personīgām uzvarām par mūsu emocijām, miesu domām. Mēs demonstrējam viņa klātbūtni, realitātu un viņa valstības realitāti šai pasaulē, kas automātiski nesīs līdzi vairāk arī atbildības un lielāku ietekmi. Protams, ka citreiz Dieva paaugstinājums nāc līdz arī kaut kādus titulus, pozīcijas, ietekmes, naudu, varu, pozīcijas, resursus. Tomēr tas nekad nevar būt par mērķi. Šīs lietas ir vairāk tā kā izrietošas un sekas, nevis mērķis. Jo, kā ir rakstīts Mateja 6:33, bet zenaties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Un dzīties pēc Dieva valstības pirmām kārt ir dzīties pēc paša ķēniņa, kurš atraisīs savu spēku pār nospiestajiem, salauztajiem un zemākajiem. Un Dievam ir apsolījums, ka mēs dzīsimies pēc viņa valstības,
viņa lietām, viņa sirds, viņš visu arī mums dos, ja piemetīs, kā teiks, ka jūs dzīsties pēc manis, dzemties pēc Dieva valstības, tad pārējās lietas jums tiks piemestas. Un viss šīs lietas arī, kas mums nepieciešams, lai mēs varētu piepildīt to aicinājumu, uz ko Dievs mūs ir aicinājis. Un kļūstot līdzīgāki Kristum, mūs pozicionē, ka mēs spējam būt daudz efektīvāki un nest ilglaicīgus un lielākas izmaiņas uz šo pasauli. Mēs arī runājot par likteni, Dievs mums katram ir, es ticu, devis aicinājumu uz likteni, un šīs lietas, ko Dievs vēlas caur mums izdarīt šeit uz zemes, un tas ir ļoti īpašs, es ticu, ka katram vienam sagatavots ceļš, kuru mēs ejam pa šo zemi. Un ļoti būtiski tāpēc ir ļaut Dievam vadīt sevi un būt tuvās attiecībās, lai viņš var aizvest un ievest tur, jo bieži vien cilvēki var arī apturēt šīs lietas vai abortēt savu likteni vai arī kaut kādā veidā iesaldēt uz kādu laiku, ja ienāk tīpaši nepiedošana, rūgtums, aizvainojums, kaut kāda veida šīs sajūtas, emocijas, tas var apturēt mūs no virzības tajā, uz turieni, uz to vietu, kur Dievs mūs ir aicinājis būt. Un mums nozīmīgi dzīvē ir jābūt tāpēc meklēt viņa valstību vispirms un viņa gribu un būt dziļi saprast tieši to, ko Dievs saka personīgi tev un man. Un līdz ar to mēs arvien vairāk varam saprast to ceļu, pa kuru viņš vēlas mūs vest. Un tas ir process. Savā ziņā, kā mēs skatāmies Bībelē daudz šie piemēri, šie dievu vīri, kā es jau saucu, man ļoti mīļš dievu vīrs ir Jāzeps, Dāvids, kur var redzēt, ka viņi gāja cauri dažādām situācijām, procesiem. Viņiem bija daudz sirds pārbaudījumu, transformācijas caur dažādiem sarežģījumiem, līdz viņi beigās iegāja šajā, es teikšu, aicinājumā, apsolījumā. Dāvids iegāja ķēniņa pozīcijā un Jāzeps iegāja šajā pozīcijā, ko viņš sapņoja bērnībā, ka klanīsies tur visi šie zvaigznes un tie, kūlīši, zāles. Tad viņš to jau redzēja bērnībā, un arī Dāvidam tika pravietots, ka viņš būs Samuels, viņam teica, tu jau esi faktiski, Dievs tu izredzēsi par ķēniņu, par visu Izraelu. Un mēs bieži vien arī savā dzīvē kaut kur saņemam, vai Dievs mums uzrunā par to, kam mēs esam paredzēti, kas ir mūsu aicinājums. Bet ir no šī aicinājuma līdz no šīs mirkļa, kad mēs ieraugam to vai sajūtam to, līdz tam brīdim, kamēr tas notiek, parasti ir šis posms, kā bija Jāzepa dzīvē un Dāvida dzīvē, ka arī Mūzes dzīvē šis posms bija, ka viņš bija tuksnesī un attiecīgi daudz, visa Bībele pilna ar šādiem cilvēkiem, kur Dievs gatavo sirdi, gatavo šo cilvēku tai pozīcijai, kuru viņš ir sagatavojis priekš viņiem. Tāpēc, ja Dievs tev ir apsolījis to, bieži vien mēs sākam nogurt, ka tas nerealizējas uzreiz vai ātrāk un iet gadi, un daudz gadu var iet 10, 20 gadi, 30 gadi, citreiz var iet un vēl nenotiek, tad es noteikti iedrošinu nepārstāt ticēt, nepārstāt lūgt par to, nepārstāt iet šo ceļu, ļauties šiem procesiem, kas notiek jau dzīvē, un tīpaši, ja Dievs dzīvē tev un man pieļauj šādus mirkļus, kur ir jāpiedod cilvēkiem, tie ir vislielākie momenti, kur ir iespēja nonākt tālāk vai ieiet jau šajā apsolījumā, ko Dievs ir teicis.
Un meklēt viņu valstību, tas arī ir process. Piemetamās lietas, tas ir sekas, mums patīk. Bieži vien varbūt vairāk šīs piemetamās lietas, šīs sekas, bet Dievam patīk šis process, ka mēs meklējam viņu. Lai mēs pieaugtu viņu valstībā, mums jāmāc turēt par to dārgu, ko viņš uzskata par dārgu. Un šis ir iemesls, kāpēc Dievs bieži vien arī nepaukstina kādu, jo Dievs var tādā veidā pazaudēt kādu cilvēku dvēseli vai pazaudēt cilvēku, ja viņš iet pa ātru šajā aicinājumā. Līdzīgi kā Sauls, kas iegāja pa ātru šajā pozīcijā, viņš nebija sagatavots, viņu tauta vienkārši, kā teikt, pieprasīja, un Dievs teica, labi, es jums došu, kas ir labākais šobrīd. Un Sauls bija tāds tā kā slikts piemērs. Bet tie cilvēki, kur tika sagatavoti, tie arī, protams, tas nenozīmē, ka nav kļūdas. Arī Dāvida dzīvē bija kļūdas, kur viņš, smagas kļūdas, kur viņš pat nogalināja cilvēku un pārkāpa laulību un tam līdzīgas lietas. Bet tie pašā laikā Dievs tāpat teica, ka šis vīrs ir pēc manas sirds. Tāpēc es vienmēr aicinu, jo visefektīvākie priekš šeit uz zemes mēs varam būt, ka mēs ejam tieši šajā aicinājumā vai tam, ko Dievs ir nolicis priekš, un ka mēs kļūstam par to, kas mēs esam radīti no paša sākuma. Dievs jau mūs, kā rakstīts, pazinis, pirms mēs piedzimām, un viņam jau ir šis aicinājums ielikt jau mātes klēpī, kas mēs esam, kas mēs varam būt. Un jo vairāk cilvēki, es ticu, iet šajā pozīcijā, jo Dieva valstība var iet plašāk un plašāk, jo katrs cilvēks, kas tur iet, viņš ir tumsas valstībai, jeb velnam, tas ir briesmas, kad cilvēks iet tajā, kam viņš ir paredzēts būt. Un tāpēc, mīļie, es vienmēr atgādinu un vienmēr iedrošinu ticēt par šīm lietām un pārskatīt šos Dievu varoņus, Dievu cilvēkus, Dievu vīrus un sievas arī, kas ir Bībelē rakstīti, kuri izgāja cauri saviem pārbaudījumiem un galu galā beigās iegāja savos apsolījumos. Arī Ābrahāms, viņš gaidīja ilgi šo savu apsolījumu un līdz pat tam mirklim, ka Dievs viņam apsolīja, tev būs tik daudz bērni, kā debesīs zvaigznes un smiltis uz zemes, un gāja gadi un gadi un gadi, un nav neviena, pat viena bērna nav. Un kāds var nākt tā kā vilšanās sajūta, rūgtums un pat nepiedošana uz Dieva pusi. Dievs, tu man solīji, bet kāpēc tas nenotiek? Un redzat, bet pienāca brīdis, kurā Dievs piepildīja šo aicinājumu. Viņš piepildīja to, un viņam piedzima Īzeks, šis dēls, apsolījuma dēls, un tagad mēs visi tiekam saukti pēc ticības kā Abrahama bērni, tāpēc, ka viņš ticēja, un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Tāpēc, mīļie, nepagursim ticēt līdz pēdējiem mirklim, jo Dievs, jebkurā mirklī tas var būt, jebkurā brīdī, ka Dievs var piepildīt to, ko viņš ir teicis, un varbūt tā izlaušanās ir burtiski aiz stūra. Jā, un tu vari ieiet tajā aicinājumā, kur Dievs tev ir solījis, varbūt jau daudzus gadus atpakaļ. Tāpēc nepagursti un ej uz priekšu. To es jums novēlu. Un īsti lūkšanu, mīļais debes Tēvs, katrs, kas klausās, lai nepagursti, iet uz priekšu, un es par katru vienu ticu, ka katrs viens ir izredzēts priekš tevis un ar īpašu misiju uz šīs zemes, un ka katrs viens ies un būs par koku, kas nes daudz augļus. Jēzus Kristus vārdā. Amen.